Šī būs saruna par plānošanu. Šī būs saruna par dienas plānošanu, ka iespējams tu saplāno savu dienu, tu saplāno savu nākamo dienu, un tad nākamajā dienā tik un tā nodzīvo citādi. Tad mēs kopīgi padomāsim par šiem iemesliem, kāpēc tā vispār ir, ka mēs saplānojam, bet nākamajā dienā tik un tā turpinam dzīvot citādāk, nevis tā, kā ir reāli ieplānots. Piemēram, sakiet man vienu lietu, kāpēc tā ir, ka vakarā tiek sastādīts plāns rītdienai, bet nākamajā dienā tas nemaz netiek realizēts. Un cik no jums vispār ir tā, ka jūs līdz pusdienas laikam jau sākat darīt pavisam ko citu, ne to, kas ir ieplānots. Kā jums šķiet, tas nav interesanti? Kā it kā ir izplānots plāns, bet līdz pusdienu laikam jau sāk darīt kaut ko pavisam citu tādu, kas nemaz nav plānā. Un tas atkārtojas vairākas dienas, ne jau tikai vienu dienu. Un problēma jau īstenībā nav tajā, ka cilvēks nezina, kā plānot to dienu. Problēma jau ir pavisam kaut kur citur. Un ka būtībā mēs jau visi zinām, ko plānot, kā plānot, ko mums vajadzētu ietvert tajā plānā. Mēs zinām, ka nevajag sēdēt telefonā, mēs zinām, ka vajag sportot, zinām, ka vajag ēst veselīgi, zinām, ka jāiet ārā, pastaigāties. Mēs visi to labi zinām, bet tik un tā kaut kā nesanāk turēties pie tā plāna, nesanāk turēties pie tām apņemšanām, kas ir izvirzītas. Kā jūs domājat, kāpēc tā ir? Jā, ir arī cilvēki, kuri ļoti labi zina, ka viņi ir toksiskās attiecībās, kurās nejūtās labi, zina, ka vajadzētu beigt šīs attiecības un zina, ka vajag, piemēram, vairāk pelnīt naudu, vajag iet uz darbu, kas tomēr patīk, kur nav jāpacieš, neforši kolēģi, neforši atalgojums, tas viss scena ir zināms. Bet tik un tā cilvēks dodās uz to pašu darbu, sevi notur tajās pašās attiecībās, kurās jau zina, ka vairs nemaz negribās būt. Tik un tā cilvēki tur ir. Un kur ir tas āķis, kāpēc cilvēki nedara? Kāpēc ir tā, ka cilvēks zina, kā vajadzētu, bet nemaz nedara? Jā, viens variants ir tāds, ka nav vēlmes, bet ir tādi daudz gadījumu, kad cilvēks pat gribētu, viņam gribās foršas attiecības, gribās sportot, gribās neēst saldumus, gribās ēst veselīgi. Tas tiek ieplānots, bet vienkārši nesanāk. Un tas būtībā ir jautājums, kas skar ļoti daudzus, pat arī gudrus cilvēkus. Jo es ikdienā redzu cilvēkus, ikdienā ar viņiem runāju, konsultācijās pie manis nāk cilvēki, sesijās pie manis nāk cilvēki, kas ir ļoti gudri cilvēki. Bet tik un tā nesanāk saplānot ikdienu tā, kā vajadzētu, lai gan viņi jau visas pareizās atbildes zina. Viņi pat var paskaidrot, kāpēc, atbildēt uz jautājumiem, kāpēc, bet nesanāk tik un tā. Un tā, kad viņiem nesanāk savā dzīvē veikt tādas lielas izmaiņas, kādas viņi patiešām gribētu. Jā, viens stāsts, tas varētu būt saistīts ar bailēm. Jā,
Tas varētu būt saistīti ar bailēm. Tur jau apakšā ir vairāk iemesli. Un, jā, kas ietekmē to, ka cilvēku dzīvē nekas nemainās, lai gan viņš ļoti grib tās izmaiņas. Un kāpēc? Kāpēc ir tā, ka nekas nemainās? Un tad ir jautājums par to, kas tad īsti pieņem lēmumus cilvēka dzīvē. Kas ir tas, kas pieņem lēmumus? Vai cilvēka prāts pieņem lēmumus? Cilvēks ar savu prātu kaut ko izdomā mainīties, izdomā dienas plānu ar prātu, bet kaut kā nesanāk to īstenot. Un, jā, vai tomēr tur varētu būt kaut kas dziļāks? Kaut kas dziļāks par to, ko ar prātu pat nevar tā izdomāt un izskaidrot. Un vai esat pamanījuši, ka viens cilvēks bez grūtībām var sasniegt to, ko viņš vēlas, bet citam cilvēkam tas nepieciešams darīt vairākus gadus un tik un tā nesasniegt to mērķi, kas ir izvirzīts. Kāds izdara pilnīgi bez grūtībām to, ko kāds cits izdarīt vairākus gadus. Kas tur ir apakšā pa iemeslu? Kāpēc vienam cilvēkam nauda nāk ļoti viegli? Viņš neiesprings daudz, dara to, kas viņam patīk. Katru dienu nav jāiet uz darbu. Pieceļās tad, kad viņam gribās. Iet gulēt, kad gribās. Ceļās bez modinātāja. Un citam nauda nāk grūti. Darot darbu, kas viņam nepatīk, visu enerģijas labāko laiku katru dienu pavada darbā. Nāk mājās ir nogurums. Kāpēc tā vispār ir? Un arī ar attiecībām tieši tāpat. Ir kādi cilvēki attiecībās, kas paliek. Piemēram, ir sievietes, kuras paliek tādās attiecībās, kas viņām nepatīk. Un ir sievietes, kuras arī nokļūst tādās attiecībās, kas viņām nepatīk, bet viņas no tām arī aiziet prom. Kāpēc tā ir? Kā jūs domājat, vai tas ir raksturs? Vai tas ir sievietes raksturs? Vai arī gribas spēks? Kādas vienkārši vairāk grib un tāpēc aiziet. Vai viņām tāds raksturs, ka viņas vienkārši nepaliek ilgi attiecībās un tad aiziet pie nākamā, meklē jau nākamo, labāku. Jā, vai arī kādas vienkārši zina savu vērtību, nepaliek attiecībās, kurās nav forši. Jā, kādam tiešām var būt bailes palikt vienai. Un, jā, es būtībā nesteigšos atbildēt uz šiem jautājumiem. Tie drīzāk ir domāti pārdomām un lai radītu jautājumus jūsos, tādu vēlmi par to vispār aizdomāties, kāpēc ir tā. Un atbildes ir daudz un dažādas. Iemesls šeit ir tiešām dažādi. Un man daudz interesantāk ir tas, lai katrs no jums būtībā pats izdomā atbildi
uz šiem jautājumiem. Tas būs daudz vērtīgāk priekš katra no jums. Un, ļoti bieži cilvēki cenšas mainīt rezultātu, cenšas kaut ko darīt citādāk, ar prātu izdomā, bet tas jau nemaina to, kas ir tas cēlonis, kāpēc cilvēkam dzīvē notiek tā, kā notiek. Cilvēks daudz laika pavada, lai mainītu rezultātu, bet nemaina cēloni. Un tas būtībā ir pavisam cits sarunas līmenis. Cilvēks vairs nedomā par to, kas viņam ir, bet to, kas rada to, kas viņam ir. Tas ir jau daudz dziļāka domāšana. Domāt vienkārši par cēloņiem, par iemesliem, kas rada konkrētos rezultātus dzīvē. Un būtībā tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc man ļoti interesē tieši tas, kāpēc cilvēki dara to, ko viņi dara. Nevis tas, ko cilvēks dara, bet kāpēc viņš dara tieši tā, kā viņš dara. Un būtībā, ja kādam no jums ir sajūta, ka dzīvē atkārtojās viens un tas pats, visu laiku viens un tas pats, varbūt ir vērts uzdot sev jautājumu par to, kāpēc tā notiek, kas patiesībā rada to, ka netiek veiktas izmaiņas. Lai kā censtos, lai kādas apņemšanās mēģinātu, lai kaut kā censtos sevi motivēt, noturēt pie disciplīnas. Varbūt ir vērts beidzot aizdomāties dziļāk. Un ar šodienas sarunu arī noslēdzas. Tā kā paldies visiem, kas klausījās un bija klātesoši. Līdz nākamajai reizei.